Labi, tad tātad tas, ko tagad mēs mēģināsim darīt, ir izskatīt cauri 19. gadsimtu, jo broces zīmējumi ir laika periods no apmēram 18. gadsimta 75. gada no apmēram, ja, līdz 19. gadsimta līdz 1800 apmēram 5. Un pēc tam jau viņš bija diezgan vecs, viņš īsti vairs apkārt tā daudz pa pasauli nedaudzījās, ja, tad tik daudz nezīmēja. Bet tā tad attiecīgi apmēram tas laika periods, un tā tad tieši tā gadsimta mīja tur vēl iekļaujās, un tad, kad jau sākas 19. gadsimts un broce ir beidzis zīmēt, tad jāsaka, pēc broces vairs mums nav tik daudz un tik labu zīmējumu, kas ir diezgan interesanti, jo, teiksim, liktos, nu kā mēs ejam uz jaunākiem laikiem, ir arvien vairāk un arvien labāki, bet nē. Pēc broces vairs neviens nekad tik daudz un tik interesanti un daudz ko nav zīmējis un aprakstījis. Tā kā paskatīsimies, kas ir pilnīgi visu zīmējums, protams, kas vispār no 19. gadsimta mēs neizskatīsim, bet vienu lielu daļu. Un tātad, ar ko mēs sāksim? Te mums būs tāda tā kā riņķveida kompozīcija, jo mēs sākam ar pirmā burtnīca no tām burtnīcām, ko izdeva 38. gadā, tātad jau Latvijas Republikas laikā, Elga Kivicka, Adolfs Karnovs, kas sastādīja tautstērpu komplektus no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma. Un tas ir no tiem visiem apģērbu daļām un apģērbu, kas viņiem bija saglabājies krājumā. Divi galvenie izejas avoti tur bija. Viens bija tātad ekspedīciju materiāli 90. gados, 19. gadsimta, un otrs bija ekspedīciju materiāli jau pieminekļu valdei, kas jau no 20. gadiem, tikai no 24. gada. Un tātad, kad tas, kas viss muzejā bija nonācis, nekad nebija mugurā vienam cilvēkam vienā laikā, atšķirībā no arheoloģijas un atšķirībā no zīmējumiem, kur tur mums ir tomēr tas viens brīdis nofiksēts, un nekad, ja mēs vienā kapā to atrodam, mēs nevaram pateikt, ka tur starpā ir 500 gadi, vai ne? Tas nav iespējams. Bet savukārt ar etnogrāfiju mums ir švakāk, jo labi ir šie zīmējumi, bet tās lietas, kas ir saglabājušās bieži vien pa vienai, pa divām, pa trim no kaut kurienes, bet tad, pieņemsim, no vienām mājām ir ievākts viena lieta, no citām mājām cita lieta, un no viena pagasta nav nekā, un no viena pagasta ir 3 priekšauti un nekā cita nav, ja? Un šajā 38. gadā bija tas uzstādījums, ka ir šie tautstērpi jāsakomplektē un ir jāuztaisa. Un 38. gadā tas tika izdarīts. Un tā kā šos tērpus salika tajā laikā un tika izdomāts, ka šis ies ar šo, un tagad, pieņemsim, tur, es nezinu, tāda un tāda tur ciema tērps būs tāds un tāds, tā tas arī iegājās. Un tagad mūsdienās ļoti bieži būtībā atsaucas cilvēku uz to, ka ir tas un tas tērps, un viņam ir jābūt tieši tādam. Bet uz ko viņi atsaucas? Viņi atsaucas uz šo 38. gada salikumu, kuru pēc tam tad, būtībā izmantoja, visus padomu laikus vēl izmantoja un uz priekšu. Bet par laimi pētniecība gāja uz priekšu, un tomēr nav tā, ka nekas jauns nebūtu atklāts un jaunas lietas nebūtu izpētīts. Daudz, kas ir izpētīts arī, kas kurā laikā tomēr bija vairāk un kas kurā laikā vairs nebija vai jau bija, un paliek nedaudz skaidrāks. Un paliek arī skaidrāks, ka tās komplektācijas, kādas bija izveidotas, dažas ir veiksmīgas, bet dažas nemaz nav veiksmīgas. Un tāpēc, ja mēs mūsdienās vēl ar vienu turamies pie tā paša, ka šis ir tātad neapstrīdama patiesība, jo tādam un tādam tērpam ir jābūt pilnīgi noteikti tādam, kurā, protams, būs melnās kurpes, kurā, protams, būs josta apsietā, kurā, protams, nebūs priekšauta, tāpēc, ka tā nevajag būt, vai ne? Tad mēs paliekam tajā līmenī, un drīz jau būs 100 gadi pagājuši, mums tā kā būtu laiks mazliet, tā sakot, updateot sevi, ja? Un par laimi tātad pētījumi, kas notiek, viņi arī tiek publicēti, un pamazām arī tas tautstērpa, tā komplektācija, un tas viss tomēr pielāgojas mazliet vairāk tām ziņām, kas ir nākušas klāt. Un tagad skatīsimies cauri tātad 19. gadsimtu, kā viņš mūs atkal aizvedīs līdz šai pašai bildei.
Sāksim ar to, ka mums te ir pats 19. gadsimta sākums, 1809. gadā apraksts par latviešu tērpu. Un tas, kas šeit ir tātad, tas svarīgākais, ir tas, ko mēs šeit pieminam, ja? Kas ir izcelts ar melnu. Protams, atkal jau daudz no šiem te ceļotājiem ir tādi, ka arī tad viņu apraksti ir mazliet dīvaini, dažkārt ir mazliet nesaprotami, dažkārt ir ar kļūdām. Tā kā visam, protams, jāpieiet arī tā nedaudz kā lai saka, ticam, bet ar skepsi mazliet, bet tik un tā arī daudz vērtīgas ziņas tur parādās. Un kas ir interesanti, ka šeit, piemēram, tiek pieminēts, ka visi valkā jostas. Bet tas interesantākais, manuprāt, ir tas, ka tur, kur noteikti valkā jostas, tas ir uz ziemas apģērbu, uz ārējā apģērbu, uz mēteļiem. It īpaši vīrietim mētelis bez jostas, reti, kad būs tas variants. Ja? Tā kā par to ir jāpatur prātā. Un tātad arī parādās tas, ka vēl ar vienu ir vienkrāsaini apģērbi, ka tātad pelēkā krāsa ir dominējošā, un daudzas tādas lietas. Tagad vēl uz priekšu ejot, tajā mums ir 1841. gada pieraksts, un tad arī nedaudz patīk pieminēts tātad krāsas, kādās ģērbjās cilvēki. Un, te mēs redzam tie dabiskās aitādas apģērbi, par kuriem iet runa. Var likt uz priekšu jau? Nākamo? Vēl mums ir mazliet. Un te ir tagad jau par to, kā 1894. gadā tika vākti materiāli, kuri vēlāk tātad nonāca muzejā un kuri vēlāk tad piedalās šajā te apģērbu komplektēšanā. Ja? Un te mēs vienkārši redzam, kādi bija tie principi, jo te ir aprakstīts tas nedaudz, kādā veidā process tieši bija, kad cilvēki vāca šos te apģērbus. Un kāpēc vāca? Jau vairākas reizes 19. gadsimta laikā bija tas, ka bija modē eksotiskas lietas, un arī Latvijā, piemēram, mēs redzēsim tātad, tika sūtītas ekspedīcijas un tika zīmēti un attēloti un vākti materiāli cilvēki par cilvēkiem, kuri bija, nevis tas vadošais, vidējais, vietējais cilvēks, bet kaut kas tāds saudabīgs. Tāpēc, piemēram, lībieši ir dokumentēti labāk. Tāpēc, piemēram, ir dokumentēti tā sauktie krieviņi Zemgalē, ka tas ir kaut kas tāds īpašs un eksotisks, pie kā mēs aizsūtam ekspedīciju. Bet savukārt turpat blakus pagastā dzīvojošie vietējie par tiem, kas tur? To tā visi zina, kā viņi ģērbjās, un to neviens nav dokumentējis. Ja? Tā kā, diemžēl, šis te princips ir jāņem vērā arī mūsdienās, un jebkuram muzeja darbiniekam jāņem vērā to, ka ir jāvāc materiāls par to, kas ir parasts un vispierastākais. Jo arī, ja mēs, kas man ļoti patīk, izmantojam folkloras materiālu, tad folkloras materiālā ir tā pati nelaime. Kā mums kaut kas pārsteidz un kaut kas ir dīvains, neparasts vai tur izņēmums, tā mēs pieminam, bet to, kas ir parasts, to mēs nepieminam. Ja? Tā kā, tas ir, diemžēl, praksa. Lūk, un šeit vēl ir pavisam nedaudz tāda arī vēl par krāsām, kā jau krāsas viena no tām lietām, par ko es visvairāk esmu pētījusi. Un te ir tieši no krāsošanas aprakstu mapēm man izrakstīts, ka kādreiz tātad ikdienas apģērbs ir dabiskās krāsas. Tas, ko mēs vēl pagājušā reizē pieminējām, ka tātad pelēkos un rūzganos toņus, kas ir iegūti no tieši šādas krāsas aitām, nekrāsotām. Un man ļoti mīļš ir šis citāts tieši no Līksnas, kur ir agrākos laikos, kad vēl nepazinuši pirkto krāsu, mežsargiem sevišķi daudz rūpju sagādājuši augšņu mizu plēsēju. Tad, ja mēs iedomājamies, ka vietējie cilvēki gribēdami krāsot savas drēbes skaistajā, brūnajā krāsā, kas tā tad ir labāka nekā nekrāsotās, ka viņi visi tā apsēduši tos augšņus un noplēš viņiem mizes pa tīro, neskatoties to, ka tie augšņi pēc tam iet bojā, vai ne? Un vēl tad
arī, kad es izrakstīju visus jau tos materiālus, kas bija par zilo krāsu, tad arī bija tāda interesantas liecības par to, kā zilā bija pirmā krāsa, kur ienāca no pirktajām krāsām, un tad tie bija tādi tā kā graudiņi, kurus tāpat raudzēja čuras, un vai tajos laikos, kā raksta, mīzelus, ja, un tad tajos raudzētajos mīzelos tur tās krāsas tur šķīdināja, un pēc tam to visu izmantoja krāsošanai, un tad tās visas metodas ir aprakstīts, bet tas, kā to sauc, arī ir tas veco laiku zilais, ka tas ir tas pats mēļa zilais tonis, ko mēs jau redzējām arheoloģijā un ko mēs redzējām pie broces, kur bija tās zilās zeķes, zilās jakas, zilie bruņči. Ja? Tā kā tā zilā krāsa ir viena no tām tādām prestižākajām krāsām. Un vēl tā piezīme par to, ka sākot jau ar arheoloģiju un arī līdz pat etnogrāfijai, un ka ir viena no šīm tradīcijām, kad kāzu apģērbs ir arī bēru apģērbs, un ka tāpēc arī daudz kas saglabājās, ka, piemēram, kaut gan es, protams, domāju, ārprāts, ja es būtu veca tantiņa 19. gadsimta beigās un pie manis ierastos pētnieki un gribētu manu jaunības dienu apģērbu, kur es esmu taupījusi, lai ar viņu zārkā gultos, vai es viņu atdotu? Es noteikti neatdotu. Un es nezinu, kā viņi ir viņus apārdojuši, lai viņus tiešām kaut ko no šādām sievietēm kaut ko dabūtu. Tā kā, diezgan interesanti tas viss. Lūk, tātad no 19. gadsimta, kas nav broces zīmējumi, te mums ir no zemgales tātad viens vīriešu tērps uzzīmēts, un vēl ar vienu mēs redzam šīs te 18. gadsimta modes īsās bikses un pusgarās zeķes. Un viņam arī ir melnās kurpes, un tad pēc viņa tās melnās kurpes mēs vēl ilgi neredzēsim. Un pie vasaras tērpa tātad salmene, platmala, bet salmene un īsie svārki. Un kas arī ir viss 18. gadsimts pie broces, tas tā nebija tik izteikti, bet jau 19. gadsimtā ir diezgan daudz šīs te modes lietas, kuras pamazām ienāk arī zemnieku apģērbā, kuras paliek gandrīz vai neatsverams. Un viena no tām ir tas vīriešu, kā es tos dažreiz sauc par aizbarikādēto kaklu, ja? Ka būtībā vīriešu kakls ir aizsiets ar tiem lakatiņiem līdz pat pašai augšai. Ja mēs skatāmies kaut kādas rietumu filmas, kurās kaut kāds 19. gadsimta varonis tur tiek ievainots, krīt no zirga, vēl kaut ko. Pirmais, kad viņš nokrīt zemē, ko viņam dara? Viņam taisa vaļā visu to kaklu, lai viņš beidzot varētu pāelpot. Ja? Un arī acīm redzot šis te modes kliedziens, kas ir arī līdz Latvijai ticis, ka arī ir bijis tāds, ka jā, ja mums vīriešiem ir pierasts, ka viņam viss kakls te vaļā, sasprauž vēl te ar saktiņu vai ko, viss bet ja viņš tiešām ir ģērbies tā, kā vajag, tad viņam vajadzētu būt tam aizsietajam kaklam un arī tiem svārkiem visiem tā, ka būtībā tur neko no tās miesas vispār vairs neko neredz. Tad vēl uz priekšu mazliet ir daži zīmējumi, bet, kā es teicu, atkal šo zīmējumu ir jau ļoti maz. Te mums ir tātad no 20. gada apmēram attēlotais vīrietis ziemas tērpā no Nīcas, un šeit ir klasiski redzama šī ziemas cepura, kāda arī krājumā ir un arī līdzīgi kā broce bija zīmējis. Tātad šeit, kā jau es pieminēju, ir tās cepuras ar kažokādas malu, kas nebija agrāk. Tagad mēs atgriežamies pie šī zīmējuma, ko es jau rādīju pirms tam, kur tā tad ir viena un tā paša autora no Jēkabpils apkārtnes 22. gadā zīmēti. Un te mums ir ziemas apģērbi vienā pusē un vasaras apģērbi otrā pusē. Par vasaras apģērbiem tā ļoti daudz nekomentēšu, vienīgi varbūt interesanti pievērst uzmanību tam, ka te tiešām var redzēt to vestīti tam vienam puisim. Ja? Bet par ziemas apģērbiem vīriešus jau pirms tam komentēju, sievieti nekomentēju ar nolūku, tāpēc, ka šajā attēlā un nākamajos pievērsīsim uzmanību kam. Tātad ziemas apģērba komplektācija, kādu es arī tad varu ieteikt no sirds visiem, kam gribas 19. gadsimtā tērpā ziemā kaut kur doties, vai visām, jāsaka tā. Tātad komplektācijā mums iet bruņči, protams, krekls apakšā, ja? Bruņči, virs bruņčiem ir priekšauts, atkal jau tā neatņemamā sastāvdaļa, tālāk seko šis te mētelītis, un virs mētelīša vēl ir villaini vai lakats. Un tāda tā komplektācija tad būtībā ir gan šajā zīmējumā, gan arī, te vēl uz priekšu tūlīt parādīšu, kur šeit no Jēkabpils apkārtnes ir meita, arī
smuki var redzēt šo te vainaga vietu, vai ne, kur atkal viņi tomēr ir tālāk. Un sieva. Un arī viņai tieši tā pati komplektācija, tātad ziemas apģērbam ir vēl ar ziemas cepurīti, ar kažokādas maliņu. Un, protams, visiem kājās ir pastels vai arī vīzes. Tad šeit no sērenes apkārtnes ir interesanti tas, kam mēs varam pasakot, ja mums sākumā ir uzzīmēts tātad klasiskais gadsimta sākums, kad sāk ienākt šīs svītras bruņčos, kas jau brocem dažām dāmām jau parādījās. Ja? Tad tā jaka ar visām tām aizmuguras tām iešuvītēm un arī priekšas, vai ne? Un pufīgās piedurknes, kas atbilst 19. gadsimta sākumam. Un rādīšu vēlāk, kādas tās modes jakas tieši ir. Un te jau uz priekšu jau aiziet vairāk tas pilsētas stils, kas pilsētas stilā mums parādās, ka ir tā kā citāda veida jaku piegriezums, mazliet ar tiem iešūmiem sēnos. Gar bruņču apakšmalu vai nedaudz no apakšmalas ievērojam, ka ir tā dekoratīvā līnija, pie tās dekoratīvās līnijas arī vēl piesiešos vairāk kārtīgi. Un, protams, jā, tās vainagu vietas varam vērot. Tātad šīs te divas, kuras jau rādīju, jau iepriekš. Un Kurzeme, diemžēl, nav vispār īpaši apveltīta ar daudz zīmējumiem, un daži šie, kas ir, diemžēl, tik nemākulīgi, ka tur maz ko var saprast, bet, kaut ko jau, protams, nojaust var no tā visa. Šis tās ir saprotams, ka tumši zilā villaina vēl ar vienu ir saglabājusies un vienkrāsainie bruņči ar sarkanu maliņas apšuvu, vai arī, piemēram, tā platmale ar to klasisko kurzemnieku, to apšūto, nevis apšūto, bet apsieto rotājumu, ko sauc par krancie, kas no tām mazām pēlītēm tāda tiek taisīta. Tādas visādas lietas. Ar metāliem apkaltā josta vīriešiem, tas, kas ir kurzemē raksturīgi, ja, kas citur var nebūt. Un tad šeit mums ir latviešu zemnieki, šie sēž iekštelpās, tā kā mēs redzam, ja, un tāpēc arī viņiem galvas segas nav. Un tas ir 31. gads, un te ir ļoti jau daudz pazīmes no šī modes apģērba, kur jau pamazām tas, ko mēs tā kā dēvētu par tradicionālo tautstērpu, vēl tikai it kā sāk ieskrieties. Tai pašā laikā jau daudzas lietas no modes apģērba ienāk iekšā un jau lietojas komplektā ar to. Un tas ir tas, ko mums šobrīd mūsdienās ir tā kā grūti laust tos stereotipus. Jo, ko mēs šeit redzam? Te tātad puisim pirmkārt ir tas ļoti nosaitētais kakls augšā. Arī mēs redzam, ka viņam ir veste un tad virsū ir svārki. Un tas arī ir klasiskā komplektācija, ka parasti jau nav tikai svārki uz krekla, ka tomēr veste ir apakšā un tad vēl tikai virsū svārki. Viņam arī ļoti interesants tas apjostu sējums, bet to es nespēju rekonstruēt un pateikt uzreiz, kas tas tāds ir. Bet ko mēs redzam tai meitai? Pirmkārt, tas ir tās paaugstinātā vidukļa jakas, un ar tādām ir pilns 19. gadsimta sākums, kas mums, mūsdienās mēs tādas it kā vairs netaisam, mēs taisam līdz viduklim. Jā, it kā ok, bet tomēr arī ļoti daudz ir tās paaugstinātās, kas atbilst modes apģērbam. Un it kā klasiskie zemnieku svītrainie bruņči viņai ir, bet toties ir tas lakatiņa likums ap kaklu, kas šeit principā atbilst arī, ja mēs paskatīsimies Džeinas Ostenas filmas un tur, kur visi tie lakatiņi tieši šādā pašā veidā, tieši tie paši laiki, tur nekas daudz neatpaliek no Eiropas modes. Labi, tālāk vēl uz priekšu arī tas pats 31. gads, un te mums ir viens no tiem bērnu apģērba zīmējumiem, kur ir tas puika, ko sauc par Andri, un tad tas risinājums, kā viņam bikses turās, jo to man šeit tad prasījuši cilvēki, ko lai dara to mazo bērnu, ka viņam nav tā izteiktā vidukļa un neturās nekas. Tad jā, mēs lietojam lences gan bruncīšiem, gan biksēm, lai tās nekrīt nost un turās vispār kaut cik. Un šai te dāmai blakus, ko mēs redzam, savā ziņā viņai it kā ir mums mugurā tautstērps un savā ziņā jau būtībā modes apģērbs, jo viņai ir paaugstinātā vidukļa, tā virsējais apģērbs ir viss vienā gabalā,
un ir paaugstinātais viduklis ar kuplajām piedurknēm, ir saliktais lakatiņš, ir arī tā it kā Vidzemē raksturīgās augstās torņa cepures, kur ir šitā tur piesētēta tā, bet tikpat labi viņas ir diezgan arī vāciskas, tur, tādas klasiski latviski jau, tur var vēl diskutēt par to. Labi, arī broci rāda šāda tipa un arī stāvošās, bet tik un tā jau tā ir sava laika mode. Un šis ir viens no tiem attēliem, kas ir no kola, Dieviņā kalsā jauc. Labi, neizteikšos, pateikšu ar kļūdu. Tātad no 39. gada vairāk attēli, bet kam mēs vēl varam pievērst uzmanību, ka te tātad arī pirmām kārtām, protams, visām tie priekšauti. Te vēl mēs runājām par to, ka varētu vēl domāt par to, ka kaut kas viņām ir ap vidu tas sarkanais, un kas tas ir, vai tas ir tas, ar ko ir piesētēts priekšauts, vai varbūt jostas, bet nojaust tā pilnībā nevar. Un savukārt vēl varam pievērst uzmanību tātad tām svītrām, dekoratīvajām gar bruņču malām, un lai cik mums liktos it kā tradicionālie bruņči, tās svītras absolūti ir 19. gadsimta mode, 20. gadsimta mode sākums, pilns ar tādām ir, visa Eiropa ar tādām svītrām ir dekoratīvajām. Šeit ir no 40. gada vīrieša ārējais apģērbs, tātad garais mētelis, jeb garie svārki, un šis ir pats garākais, kādu es vispār jebkurā zīmējumā esmu redzējusi, jo parasti tomēr viņi tik gari nav, un kājas var labāk saskatīt, un būtībā šis tātad ir ekstrēms, bet garie svārki pirmā lieta, kurās ir tās austās jostas. Protams, vīriešiem nebūs tad rakstainās jostas, viņiem būs vai nu svītrotās vai arī pītās jostas, bet jā, vīriešu ziemas mēteļiem jostām ir īstā vieta. Un tad mums ir latviešu meitene no Rūjienas, apmēram ap 40. gadu, un ja mēs tā smuki iedziļināmies viņas apģērbā, tad tur no tā klasiskā telpstērpa vairs nav nekas palicis. No acīm redzot, tā jau ir vai pirmkārt jau dzīvojoša tā tad Rūjienā, vai viņa varbūt ir tur kaut kāda kalponi, vai nezinām īsti, ko viņi tur dara, jau kā jau broci rādīja, tie latvieši, kas mazām pārvācas uz pilsētām, viņi tad, cik var to savu turību vairo, un kā viņi savairo to savu turību, tā viņi sāk ģērbties pēc vācu modes, pēc pilsētas modes, un tas vietējais apģērbs viņiem pilnībā nav vajadzīgs. Tā kā, ja kādam nauda atļauj, viņš nekādā gadījumā neiegulda viņu zemnieku mājās gatavotā apģērbā, ja? Viņu iegulda, tā kā kaut kādās jau modes lietās un modes precēs. Protams, tai pašā laikā laukos jau pastāv arī šis zemnieku apģērbs. Nav tā, ka no 40. gada visi pāriet uzreiz uz šo, bet tas ir tas process, kā viņš notiek. Šeit ir tie pieminētie krieviņi, ja voti, kas tika pārcelti, tātad, būtībā kārtējā cilvēku deportācija, ja, no Krievijas ziemeļu apgabaliem uz Bauskas rajonu. Un tad pie viņiem tātad tika aizsūtīta viena no šīm ekspedīcijām, un arī viņu apģērbi tika dokumentēti. Un tagad jaunais, jaunais vilnis ir tagad, kad šos te apģērbus arī rekonstruē, un tātad jau votu sievietes un vīriešu tērps viens ir rekonstruēts un jau ir tā kā, gan apskatāms, gan piedalās jau konkursā uz ziedoņa balvu un tā kā pa nopietno jau iet. Un, protams, varētu tikai vēlēties, ka arī citi šajā laikā būtu tā dokumentēti, bet nē, lūk, šī otra ekspedīcija aizbrauc pie Ziemeļkurzemes lībiešiem, jo tie arī kā ir mums tāda eksotiskāka un tā tad dokumentē viņus. Un šeit arī, tā kā mēs redzam meitenītei lence, vai tā ir pie bruņčiem, vai tā ir kaut kāda tarbiņas lence, tas vēl jautājums, bet, vismaz kaut kāda šāda veida. Un, protams, jā, tie lakati, kas tiek izmantot, te mēs vienkārši skaidri redzam, kā tas lakats ir uzsiets. Un te mums ir lībiešu istabas iekšskats, kur vismazākais bērns vienā krekliņā, kā jau es pieminēju, basām kājiņām dzīvojās, un tad jo lielāki augi, jau tas lielākais puika jau pie biksēm ir ticis ar visām lencēm, un tā tad pieaugušie cilvēki pilnajos apģērbos, bet kā vasaras sezonā visi staigā basām kājām savā sētā. Kā iet ārpusē kaut kur jau vai dodās, tad, protams, kājas apaud.
Un te ir arī tie plecu bruņķi atkal parādījušies, kā jūs pieminējat, tad, ja ir vidzemes lībiešiem, tad arī ziemeļkurzemes lībiešiem plecu bruņķi ir. Nu, un šeit mums ir Valmieras apkārtnes meita, kura ir rūtainā apģērbā, un šis jau ir būtībā atkal pilsētas tipa apģērbs pēc visiem raksturu lielumiem. Jaka un bruņķi var būt vai no atsevišķi, vai tā var būt saucamā kostīma kleita ar visu rūtaino priekšautu. Un tad ir tā, ka par to vēl var diskutēt, vai būtībā šī tipa rūtainie bruņķi vairs ir tautas tērps, ja viņu velk pīt kā klasiskā krekla, un vēl diez pasliek villainu lielo balto klāt, kura būtībā jau ir izbeigusies uz šo laiku. Ja? Jo villaina kā viens no senākajiem apģērba gabaliem, kā mēs jau no arheoloģijas viņai sekojām līdzi, tā viņa ir viena no pirmajiem, kas izbeidzas, un kuras vietā nāk lielie lakati sākotnēji tā kā šūtie kopā un lietot dubultā kā villainas, pēc tam jau 3-stūra locījumā. Un tas pats notiek arī ar vainagiem, klasiskajiem sarkanajiem rotātajiem vainagiem, kad vainagi ir viena no pirmajām galvas sagām, kas arī tomēr jau izzūd. Jo lakats taču ir skaistāks, vai ne? Lakats ir par pilsētā par naudu pirkts, un tāpēc arī tas ir tā kā vērtīgāks, vai arī šīs krāsainās lentes. Un par to, ka tās krāsainās lentes ir viena no pirmajām lietām, kur meitas iegulda savus laudas līdzekļus, par to ir diezgan daudz tādu tā kā liecību, un arī lakati, protams, vai ne? Un arī tā ir tāda viena no pirmajām lietām, ko ved uz māju. Manā dzimtā, piemēram, ir viens no stāstiem par to, kā 860. gadu tēvs ir braucis uz Varšavu tirgot savas zemnieku saimniecībā saražotās lietas un vedis meitām mājās lakatus. Un vai arī, piemēram, mana vecmāmiņa stāsta no 20. gadu beigām, 30. gadu sākuma. Brāļi jau savu naudiņu iztērēja tur kliņģerīšiem un vēl kaut kam, bet es savu naudiņu sakrāju un nopirku matu lenses un matu sprādzītes. Ja, tā ir pilnīgi gadsimtiem caurējoša lieta, tas nav nekas tāds kaut kādā brīdī tikai raksturīgs. Un tad vēl tie stāsti par to, ka ir pirmkārt ceļotāju pieraksts, es tagad nepateikšu, kur, un arī es neesmu viņu atradusi un izvilkusi, bet kur bija teikts, ka daži cilvēki ir tik nabadzīgi, ka viņiem svētku apģērbu no ikdienas apģērba atšķir tikai galvassaga. Tātad visu laiku ir viena un tā pati kārta, bet tikai galvassaga nomainās uz tiem svētkiem. Un tur mēs arī smuki, kā jau es rādīju, pievēršam uzmanību tam kāzu zīmējumam no broces, ja, ka tātad visiem ir pastels, un tas ir normāli, un to pat nekomentē, un brūces pārim ir pastels, bet visas tās greznās lietas ir visas pārējās. Tad tur mēs skaidri redzam prioritātes, tātad no galvas līdz kājām uz leju. Ja galva ir pirmā, kurai mēs mainām un liekam līdzekļus iekšā, un tur nāk moda iekšā, tad pastels ir pēdējās, kuras vēl izdzīvo līdz 20. gadsimtam, jo tas jau nav tik būtiski, vai ne? Tam mēs tik daudz nepievēršam uzmanību. Kad var saprast, ka šādi tie principi tā kā darbojas. Šeit ir no Limbažiem ap 860. gadu, un tur jau arī tā kā tiek runāts par to, ka it kā viņi uz pirmo acu uzmetienu, it kā tautastērps, bet būtībā normāls pilsētas tipa apģērbs, tikai tādi daži principi, kas vēl tā kā saglabājas. Un viens no tiem ir tas, ka tātad sievai ir svītrainie bruņķi, bet viņai ir arī svītrainā jaka, un tas jau ir šis pilsētas tipa apģērbs, tomēr vairāk nekā klasiskais tautastērps. Un arī tā pusvāciskā tā cepure vai mice, un tas, kas ir ap pleciem, to arī vairs par klasisko villainu mēs nenosauksim, tas ir jau tas plecu, tā kā lakas, plecu šalli gandrīz vai ne. Un vīrietim jau arī būtībā viss tas komplektējums ir absolūti pilsētas tipa moda tā laika. Ar visu aizsaitēto kaklu un visu vesti zem mētaļa un tā tālāk un tā tālāk. Un šis tad ir arī pēc visiem šiem daudzajiem zīmējumiem arī viens no retajiem, kuram tad beidzot parādās tie melnās ādas zābaki. Bet sievietei vēl ar vienu izskatās, ka ir pastels. Tā kā, nav tā, ka sievietes ar saviem apaviem tik ātri nenomaina un netiek pie tiem melnajiem, kā acīm redzēt vīrieši.
Te ir viens īpatnējs ziemas apģērbs ar to, ka tam vīrietim nav cepura, un es nevaru saprast, kāpēc un kur tā cepura var būt palikusi un kāda ir loģika tam, kā viņš ir zīmēts, jo ja viņam pa cimdi ir rokās, tad būtībā tas ir ziemas apģērbs, bet kur tā cepura nevar saprast, bet toties viss pārējais ir labi izzīmēts un to visu tīri labi var saskatīt. Kā lūdzu? Varbūt, jā, jo cimdi vispār ir tāda lieta, kas pēc daudziem aprakstiem daudz, kur tā kā cilvēks tos cimdus iztur, ja? Viņš pat nenovelk viņus tur kāzu ceremonijā, varbūt cimdi mugurā ne, bet rokās un tik un tā tas, tā kā neskaitās kā, nevienmēr tas skaitās kā apģērbs, bet tieši kā kaut kāds rituāla priekšmets vai rituāla sastāvdaļa. Un tas jostas sējums šeit ir tiešām kaut cik sakarīgi redzams, kas nebieži izdodās. Ja? Tātad ar tiem vīriešu mēteļiem tās jostas, kad tiek sietas, tad šis ir tāds labi noskatāms sējums. Tad mums ir lielvārdi, un šeit ir interesanti tas, ka ap 72. gadu tas, kas vēl ir saglabājies šeit, ir tas, ka ir kā kaut kāda tā baltās villainas tips, kas, protams, ir milzīga, jo tā klasiski etnogrāfiski mēs teiktu, tik lielas jau tās villainas nebija, bet toties apakšā ir kaut kas tāds raips sekts un arī kaut kāda cita veida plecu sega, kas ir, un tā jau ir tā ir tāda balti raiba un grūtāk jau saprotams, kas tas ir. Un tad cepura jau tā pati vācu veida vai nosacīta latviešu tautas tērpa cepura. Un arī rūtainie bruņķi. Un kā jau es teicu, tātad rūtainais ir tas pēdējais, ja, kas ienāk. Un pēc tam atkal uz gadsimta beigām pavisam atkal izzūd viss un paliek vienkrāsains. Un greznākais tērps skaitās vai tumši brūns vai melns. Un tas tā kā pietiekoši daudz līgavas, kuras ir melnās un tumši brūnās kleitās. Tā kā baltā līgavas kleita vispār ir tikai no 20. gadsimta jau. Šis ir viens no tādiem senāku apģērbu komplektācijas variantiem, acīm redzot, jo vispār, cik var saprast, tas tradicionāli tā ir bijis, ka cilvēki, it īpaši agrākos laikos, bet droši vien arī jūs pazīstiet savā dzimtā tādus, kad cilvēks staigā visu mūžu savas jaunības apģērba stilā. Kad, piemēram, ja viņa jaunības stilā bruņču garums ir bijis tāds, tad viņam liekas, ka viņš visu mūžu tā staigā. Daudzas tādas lietas. Ja jaunībā sēja lakatu galvā, tad visu mūžu sien lakatu galvā. Vai, piemēram, kas man vienmēr šķits īpatnēji, kad Vaira Vīķa Freiberga staigā īsos bruncīšos, bet viņas jaunībā tieši tāda viņa bija modē. Tad viņa visu mūžu tā arī staigā. Tas ir vienkārši tāda loģika ir. Un šajos te veco cilvēku zīmējumos, pat no salīdzinoši vēl vēliem laikiem, mēs šeit tad redzam diezgan labus klasiskus šīs te apģērba salikumus. No tā var skatīties, kāds tas apģērbs ir bijis, varbūt kaut kādus pārdesmit gadus arī agrāk. Un tas, kas viņai mugurā ir tā sauktā kuča villaina, ko mēs redzējām jau tai muižas meitai zaļā kuča villaina vai vēl tā vilnas villaina, kas bija tāda broces zīmējumā. Ja jūs atceraties, ka jūs jums pievērs uzmanību, ka tādā bagātīgākā tērpā. Šis ir viens no tādiem interesantiem zīmējumiem. Šī ir gravīra. Viņai vienīgais krāsainais variants ir pieejams Helsinkos, laikam, ja nemaldos, Somijā, tātad muzejā. Un te ir tāds limbažu skats no 860. gada, un te ir ļoti labi redzams, ka notiek pārēja, ka vienlaicīgi ir gan tā ģērbušies cilvēki. Un tas, kas ir ļoti interesanti, manuprāt, kaut vai mēs tā kā skatāmies visu cauri, ja, tad vienam kājās ir pastels ar zemnieku bikses, zemnieku apģērbs. Viens ir ģērbies kā pēdējais švīts pēc angļu modes, vai ne, jau būtībā tāda augstā cepura viņam ir. Tālāk ir viens vīrietis, kuram ir naģene, un naģene ir arī vēl tam vienam, kas ir priekšā ar sānu pagriezies. Un naģene ir tāda lieta, kas apmēram ap 1850. gadu parādās. Latvijā tās naģenes ieiet ļoti, bet savukārt, piemēram, ap to pašu 850. gadu Eiropā parādās katliņi, kas mums pie zemniekiem neieietās. Acīm redzot, mums zemniekiem katliņi nepatīk, bet naģenes gan, un tās pārņem diezgan lielā tādā,
plaši izmanto. Un arī tām pašām sievām un tiem pašiem vīriem, kas ir, mēs redzam, ka ir vairākas tās stadijas. Ir gan tā kā vairāk klasiskāk tautstērpi, ir jau uz pilsētas, ir kaut kādas daļas, kas atbilst vienam vai otram tā kā stilam. Vienlaicīgi sadzīvo gan tas. Pēc teorijas jau arī skaitās, ka apmēram ap 860. gadu klasiskais tautstērps vairāk vai mazāk jau tā kā iziet no tās valkāšanas. Un tāpēc viens no tādiem gandrīz vai izņēmumiem, par to vēl var tad diskutēt, un kā tur ir ar to datējumu, ir šis te no Ludzas, kurš tiek datēts ar 873. gadu, kur būtībā vēl ir diezgan klasisks tautstērps mugurā. Bet kam mēs varam pievērst uzmanību, ir tas, ka, vai tas man nāk, tas man te nav nākamajā bildē, tātad vīriešiem uz saviem svārkiem, arī mēteļiem un arī kažokiem ir vēl tāda īpatnēja lieta kā linu mēteļi, kas tiek vilkti virsū. Un tādus velk tāpēc, lai taupītu šos svārkus un taupītu kažokus. Un arī šis uzzīmētais vīrietis izskatās tās diezgan pufīgs, es tā teiktu, vai ne? Ka būtībā varētu spriest, ka viņam apakšā zem šiem te linu iespējams svārkiem vēl ir vismaz pāris kārtas ar jau tām citām drēbītēm. Un cik var saprast, tā prakse normāli arī tāda ir bijusi, ka ir krakls, ir veste, un tad ir īsie svārki un pusgarie vai īsie svārki un vēl garie svārki. Un ja vēl virsū uzvāk to sargājošo linu mētelīti, tad pilnīgs tāds sīpols. Ja? Bet tā tradīcija ir. Šeit mums ir no kultīgas apriņa, tātad kurša ķoniņiena zīmējums no tiem laikiem, un Kurzemes tātad pati dienvidu daļa ir būtībā pēdējie mohikāņi, kur tautastērps saglabājas normālā valkāšanā arī. Nav tā, ka pilnībā un ka visi to vien dara kā valkā tautastērpu, bet tomēr tautastērps saglabājas. Šeit mums ir tātad no Rucavas un Bārtas šīs te dāmas, un arī, piemēram, Rucavas tautastērps, viņam ir ļoti daudz un dažādi šīs te stadijas tieši tāpēc, ka viņam ir ļoti ilgs valkāšanas periods. Vēl līdz pat Otrajam pasaules karam vietējās vecās dāmas ir sev darinājušas tērpus pilnīgi šajā te tradīcijā. Vienīgi, kas tur ienāk, pieņemsim, ir modas bruņči, kas ir klisētie bruņči, ja? Tai pašā laikā, ja viņš tik un tā vēl izskatās diezgan pēc Rucavas tautastērpa. Un tad šī gadījumā tiešām var runāt par tautastērpu attīstību līdz pat 20. gadsimtam, bet citur, kad tautastērps pilnībā izzūd un tad viņu atjaunot, tur īsti par attīstību vairs runāt nevarēs. Tad šī arī ir viena no tādām graznākajām, kas ir zīmēta no virgas apriņķa. Tātad par to es jau laikam nepieminēju, bet tā vienā aprakstā varēja redzēt, ka jā, ir tātad šis te Viskrievijas arheoloģijas kongress, kura dēļ arī tika veidot latviešu etnogrāfiskā izstāde, un kuras dēļ savukārt tad daudzas no tām ekspedīcijām notika un daudzas no tiem materiāliem vispār vāc. Tā kā paldies par to. Un šis ir tāds interesants attēls ar vairākām lietām, ka pirmkārt beidzot parādās Nīcā sarkanie bruņči, jo līdz apmēram 1880. gadam Nīcā bruņči ir bijuši tumši, vai tumši zili, vai var sakot vienkrāsaini tumši. Un tikai pēc tam uz pašām gadsimta beigām, kad citur jau tautastērps jau ir izgājis no modes, viņiem tad ienāk šie te sarkanie. Un tāpēc mūsdienās pieņemt, ka Nīcas tautastērps ir klasiskiem sarkaniem bruņčiem, tad tā jau ir kaut kāda starpstadija patiesībā jau uz to pilsētas kaut kādu interesanto modu, kad šīs jaunās krāsas pieejamas ķīmiskās un ko no tā visa var iegūt. Un vēl ir interesanta lieta, ka pēc teorijas vismaz Eiropā skaitās arī tā, ka apmēram ap 1890. gadu ienāk zemnieku un vispār apģērbā šņurzābaki. Un te mēs skatāmies jau vienai mazai Nīcas meičiņai, jau 94. gadā jau ir šņurzābaki. Tā kā nav tā, ka tā moda milzīgi ilgu laiku tur kamēr atnāk līdz Latvijai. Nē, viņa diezgan ātri atnāk. Un tad te mums ir vēl viena no Nīcas zīmēta tai pašā laikā. Un šeit savukārt ir no Latgales vīrietis arī ap šo pašu laiku. Un būtībā jau tas pats it kā klasiskais tērps viņam vēl ar vienu ir, kājās ir vīzes, vienīgi galvā ir tā modas cepura naģeni, vai ne? Viss pārējais tā kā būtu
tāds diezgan klasiski nemainīgs. Un īpaši, kas attiecās uz ikdienas un darba tērpu, tad tur tāda straujas izmaiņas jau tur tā kā nav notikušas šajā te visā. Lūk, te tad ir vēlreiz tie bruņķi, kas bija no muzeja krājuma, ko es teicu, kas ir no Latgales un kas ir viena no vissanāk, par ko es jau stāstīju tad pirmajā daļā. Un šeit ir šiem bruņķiem apakšmalas apšuvums, ka vienkārši var redzēt, kā tas ir apstrādāts, un tad var arī, protams, tikai spriest, vai tā apakšmala ir piešūta tad, kad tā bruņču apakšmala jau ir dilusi, vai arī viņi jau ir piešūti jauniem bruņčiem. Par to var tikai diskutēt. Un šeit ir no jūsu pašu Preļu muzeja krājuma, ko es pagājušais biju, man te aizved vēl parādīt. Tas ir te izstādē tajā mazajā namiņā, šie ir vasaras bruņči, tātad arī šeit var redzēt to jostiņu, kas ir no cita auduma, un te ir tātad atdarinājums, kas ir austs jau pēckara gados, bet tik un tā vēl ar vienu šūta šī te mazā nerādāmā jostas daļa, un kurā brīdī tad ir ieviesusies tā krāsainā no bruņču auduma, tas vēl ir jautājums. Arī šis ir no muzeja krājuma, un par to vēl tā kā vesels stāsts. Vai jums arī šitie apavi ir zinām? Un nosaukums ir? Peternes, jā. Un arī, teiksim, manas vecās mammas stāstos no Latgales ir par Peternēm tāda stāsta, ka Peternes ir vissiltākais ziemas apavs. Jo kā mēs jau skatījāmies iepriekš, tātad kas ir lietošanā? Lietošanā ir pasteles kā ziemas apavs, vīzes ne tik. Kā par vīzēm runā, kad vīzes ir labas, piemēram, lietainā laikā, jo viss ūdens uzreiz iztek ārā. Tad var tikai domāt, cik sausām kājām tie cilvēki staigā, vai ne? Protams, necik, bet vienkārši viņš ar pliku kāju nebrien dubļos. Ja? Tas ir vienīgais, ko tas apavs dod. Bet tātad Peternes tiek izmantotas sala laikā pa sniegu. Un apmēram tā praksa ir tāda, kājas notina vairākās kārtās ar autiem, vai arī zeķis pavelk apakšā un tad ar autiem, un pēc tam uzvelk Peternes, visu dienu var staigāt pa mežu, viņas pielien pilnas ar sniegu, pat varbūt sasalst ledus klucī, bet līdz tai ādai un līdz tam siltumam netiek un nekūst. Un kājas ir siltas un sausas. Un tikko kā cilvēks aiziet mājās, ieiet istabā, viņas izkūst, un tad viņš pie krāsnes viņas pa nakti notur, un otrā rītā viņas ir sausas un atkal var vilkt kājās. Un tā visu ziemu. Un tas tāpēc uzskatīts par vissiltāko apavu. Tā kā, atrod, protams, tos veidus, kā apiet to, ka to ādas apavu nav. Un tas arī vēl jau vairāk norāda uz to, ka ar šādiem ar tiem ziemas zabakiem, melnajiem, ne jau kurš katrs varēja ne lepoties, ne staigāt arī. Un tad pavisam nedaudz vēl pieminēšu par to, ka tā komplektācija, tā, protams, ir tāda lieta, kam no vēsturiskā viedokļa šobrīd var diezgan daudz piesieties. Jo, ja, piemēram, te mēs skatāmies, kā jau es stāstīju, kad ir tās lietas, kas iziet pirmās, un tad ir tās lietas, kas nomainās, un ja mums būtībā šeit ir tāda kā vairāk rūtaini bruņči, kas jau ir diezgan vēla padarīšana, tad klasiskais galvasauts ir pavisam diezgan ātri no aprits izgājusi lieta. Un tā varētu diezgan daudz par to tomēr diskutēt, ka šis salikums ir diezgan neatbilstošs laikam, ka tā diezi vai kāds jebkad ir ģērbies, ka kopā ar rūtainajiem bruņčiem varēja būt klasiskais galvasauts, kurš jau bija izgājis no modes. Tas pats attiecās arī uz daudziem citiem. Ja, piemēram, šis te mums pierastais lielvārds tautstērps rūtainais arī būtībā atbilst šim te pilsētas tipa apģērbam rūtainajam, un pie tā vilk klāt, piemēram, klasisko vainagu, kas ir līdz pašām 19. gadsimta sākumam, un pēc tam jau ātri vien pazūd, vai arī balto villaini, ir kā ir ar to. Un šeit jau ir no Valmieras apkārtnes apģērbi, kur skaidri un gaiši var teikt, ka tā ir šī te pilsētas tipa virsējā apģērba paraugs. Tas ir vai tā ir kostīmkleita, vai tie ir atsevišķi jaka un bruņči. To šajā konkrēti attēlā pateikt nevar, bet pēc visa piegriezuma, pēc visa tas tāds ir. Un tāpēc, protams, paldies Dievam, ka tur ir likts ap pleciem tāds zīda lakats, nevis kaut kāda klasiskā villaina.
Par to, ka arī šis Ziemeļvidzemes masalats rūtainais tērps varētu atbilst vairāk tā kā modai, arī jau ir diskutēts, un arī par to, ka šīs malas un nošuves, kas nāk dekoratīvās klāt, ka tās arī ir modai raksturīgas. Un te mēs vairāk redzam tā kā to rūtojumu, un te ir, es vienkārši tajā brīdī, kad man pirmoreiz vajadzēja par to stāstīt, es domāju, labi, es vienkārši paņemšu no Rietuma Eiropas tērpiem kaut kādu klasisku tērpu, un es ierakstīju tikai un vienīgi internetā 19. gadsimta sieviešu tērps angļu valodā. Un man pirmajā lapā jau, ko izmeta, jau bija vairāki varianti, kurus varēja izvēlēties ar tām visām uzšūtajām līnijām. Ja? Tā kā tur tiešām nav jāmeklē, tas ir pilns 19. gadsimts līdz 20. gadsimta sākumam. Un tāda paša tipa līnijas jau mēs redzam arī uz tiem mūsu tērpiem. Un tad, protams, ka, vai tas ir tā kā zemniecisks vai tas nē, tā ir tā mode, kas pamazām ienāk. Un to par klasisku tā kā tautas tērpu, kā mēs iedomājamies, arī jau vairs tad grūti saukt, jo, piemēram, šis ir Zemgales tērps, un tad viņam klāt nāk tā stila mežģīņu dušcepures vai būsim godīgi, tā kā sievu cepures, ja, kā vislīdzīgākās viņas ir dušcepurēm. Tad mums ir šis zīda lakats un tādi brūņši ar šo te apšuvi, tur viņš jau pamazām ir tas pilsētas apģērbs, tikai ar tādu zemniecisku izpildījumu vai piesitienu. Un te ir mazliet par tām īsajām jaciņām, tātad šīs ir no muzeja krājuma. It kā ir tas zemniekiem raksturīgais aizmugurē tās austiņas piešūtās, bet tai pašā laikā pilnīgā moda un apakšā pieliku vēl no modas grāmatas, tātad kāda tā 19. gadsimta paša sākuma moda ir, tad tie pirmie 20-30 gadi viņi tāda arī ir ar šo paaugstināto viduklu, pufīgām piedurknēm, un tādas mums arī ir tautas tērpa jaciņas. Un šeit ir no muzeja krājuma, kas vienreiz bija tāds viens pasākums, kur rādīja vairākas lietas vienkārši publiski, bija izvests ārā, un tad tur ir pakaramā sakarnāts, un kā mēs redzam, ir tā kā, no tās puses skatoties, jā, mums ir zemnieku vadmali, saustie svārki, un arī tā sieviešu jaciņa, kas ar tām sarkanajām, izaustajām tām svītriņām cauri, un tad nāk divas jaciņas, kas ir no katūna, jeb no kokvilnas auduma, vienkārši apdrukāts kokvilnas audums, vēl tā priekšējā mēs redzam ar tādu skaistu sarkanu apšūmiņu apakšā, un tā ir tā izpratne par turību un par skaistumu, un kur savu naudu likt. Jo, ja tu vari atļauties, tad tu nopēc katūna audumu un uzšuj šādu jaciņu pie tautas tērpa. Nevis kaut kādu tur paštaisīto mājās vadmals, ja? Tā padomājiet loģiski. Bet tā kā, ja mēs tiešām gribam pieiet vēsturiski un tam, ko tiešām cilvēki vilka un pēc kādiem principiem viņi balstījās, tad mēs nevaram balstīties kaut kādos savos pieņēmumos, jāskatās tas, kas ir reāli praksē bijis. Un tāpēc arī, ja man kāds prasa, bet vai es tiešām varu šitādu pie tautas tērpa vilkt? Bet ja jau viņi vilka, tad jau mēs arī varam, vai ne? Ja jau mēs valkam tautas tērpu, tad mēs arī varam. Un tad ir arvien vēl labāk, ja? Tad šie te ir vainagi, kas ir saglabājušies mūsu Nacionālā vēstures muzeja krājumā. Protams, ir zināmi šis viens no slavenākajiem, vai ne? Un tad ir šis Līgava vainags. Bet tie ir tādi, tā kā mūsu gaumē vēl mazliet pieņemamāk, ja? Tāpēc arī šie visur parādās, bet šos, teiksim, muzejs nekur nepopularizē. Bet tā ir klasika, viņi tiešām tādi ir. Auduma puķes ir absolūtā modas lieta, sākot no jau broces laikiem un līdz pat 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumam. Vairāk kā 100 gadus auduma puķes skaitās tiešām kaut kas super. Un šeit ir, viņi tādi mazliet saspiedušies, bet tie tādi ir. Un plus tam vienam vēl ir tātad kaut kādas tās metāla daļas klāt vēl rotājumi. Un šis ir tātad viens no tiem paraugiem, kas tad viņus sauc par Līgavu vainagiem un ar domu tādu, ka, teiksim, viens ciems iegādājās un tad visas, kurām bija kāzas, tad arī viņus izmantoja, bet cik var saprast, vispār jaunām meitām tādi bija modē un tad visas kuras varēja atļauties, tad acīm redzot kaut ko tādu arī lika. Tā kā tur vairs nav ne smakas no tiem sarkanajiem ar pērlītēm apšūtajiem vainagiem, tur ir tikai un vienīgi moda. Un
un arī reku tās zīda lentes, vai ne, tā ir absolūta mode, jā. Nu, un šeit es ieliku vēl dažus paraugus, vienkārši mums nav tik daudz, ko skatīties no mūsu krājumiem, bet šeit ir tas no Baltkrievijas un no Ukrainas muzejiem. Un arī tas, protams, ir jāņem vērā, ka Latvijas teritorija tajā laikā ir, Krievijas impērijas sastāvā, un ka mums tā tirzniecība ar šīm teritorijām ir ļoti liela un aktīva, un kad tieši tās modas lietas jau ceļo visvairāk, un ļoti bieži tās ir vienādas gan Holandē, gan Anglijā, gan Ukrainā, un tad mēs esam pa vidu un pieņem, ka mums nekā tāda nebija, jo mums viss bija ļoti gaumīgs un mājās darināts, ja, tad pilnīgi nav pamata. Bet, protams, es nesaku, ka tieši šādi arī mums ir bijuši. Vienkārši tas ir paraugam. Un kaut kas arī cepurveidīgs, un šis vairāk tā kā atbilst jau droši vien 19. gadsimta beigām, bet vainagi atkal ir tāda pilnīgi 19. gadsimts. Un šeit arī vēl no cepura stila. Un tad ir šis, kurš, manuprāt, vienkārši ir ļoti skaists un varētu tikai gribēt, ka mūsu senči tādu būtu valkājuši. Šis ir tieši no Ukrainas muzeja. Un šie te mākslīgo ziedu vainagi, manuprāt, parādās arī broces zīmējumos. Un to, protams, var diskutēt, bet es jums parādīšu tagad šo vienu meitu, kurai ir tas vainags ar tā augstā stāvošajām puķēm, un arī šo līgavu. Un tad mēs varam tā kā domāt par to, ka tajā reizē, kad ir Jāņa vakars un kad tām meitām ir galvā ziedu vainagi, tad brocis to arī uzraksta. Un savukārt nevienu citu reizi viņš neraksta, ka meitām būtu ziedu vainagi. Vienkārši ir kaut kādi vainagi, kas pēc kaut kā tāda dīvaini izskatās. Un var tikai domāt, diez kādu puķu tie ir, bet man lielas aizdomas, ka tie ir audumu puķu vainagi. Un tā ir kārtējā tāda lieta, par ko mums, teiksim, vispār tā sakot, nav pieklājīgi runāt etnogrāfijā gandrīz. Es par šo runāju, un man liekas, ka maniem kolēģiem tas noteikti nepatikt. bet tā, manuprāt, tomēr mums ir diezgan liels pamats domāt, ka mums pietiekoši daudz viņi ir bijuši. Jo te ir vēl viens tāds paraugs, te es tikai, esmu izkopējusi. Šī ir viena lapa no tautstērpu grāmatām sarkanajām, un ja mēs skatāmies, it kā ir tie vainagi, un tad apakšā mums ir ilūgstas vainadziņš, kuru sauc par ilūgstas vainagi, jo redz tikai ilūgstē tāds ir, un viņam ir augšā šī nošūtā lentīte ar papīra puķītēm, bet tad tieši tādu pašu es atrodu arī Ukrainā etnogrāfiskajās attēlos, vai ne? Tieši tādām pašām puķītēm, tur nekas īpaši neatšķirās. Un tad tas variants ar spangu vainagu, kuram pēc gaumas liktos, ka kur vēl tur kaut ko, bet lūk, cilvēkam rocība atļauj, un viņš ir piemargojis augšā to interesanto veidojumu no stikla pērlītēm, vai ne? Un būtībā jau, ja mēs runāsim par kaut kādiem gaumas kritērijiem, tad tam tur nav vietas, jo tas ir vienkārši tā laika izpratne. Man tā nauda ir, es varu atļauties, es varu uztaisīt, un es taisu, un es varu nopirkt, un es pērku, un es valkāju. Tā izskatās, ka tas ir bijis galvenais princips. Un tad pie tā visa atgriežoties, kad, ja mēs pieliekam tātad šos Zemgala 17. gadsimta vainagus pie Zemgala stērpa, šāda, kur ir 19. gadsimta droši vien vidus vai otrās puses pusčakarta veidīgie audumi, un kur ir villaini, kur droši vien jau ir izgājusi no lietošanas, un kur ir sakta, kas ir 17. gadsimts, un vainags, kas ir tikai arheoloģiskajos izrakumos iegūts un taisīta rekonstrukcija. Vai to var saukt par normāli sakomplektētu tautstērpu? Ir kā ir, vai ne? Un tad būtu jāmeklē tie varianti, kā mēs varam sastādīt to tautstērpu, kurš atbilst kaut cik vienā laikā valkātam, jo labi mēs savā dzīvē arī nomainam daudzas kārtas, bet tik un tā, 30 gadu laikā mums tomēr viss ir nomainījies. Nav tā, ka mēs valkājam tur 150 gadus vienu un to pašu, jā. Lūk, un tad tas, ko šai meitai vajadzētu siet galvā, tas ir lakats, un kur arī ir tie zīdu lakatu paraugi. Un man pagājušā reizē par lielu prieku arī jūsu muzeja krājumā. Te ir tas stūris viens nofotografēts. Lūk, šāds lakatiņš jums te ir muzejā. Tā kā, ja gribās pie tautstērpa, šitādu.
Tas pilnībā atbilst tam laikam, tā laika izpratnei un lietošanai un naudai un visam. Nu, tad te ir tie Kurzemes varianti, kur ir tās daudzkārtainās galvas, bet savukārt mums Latvijas tajā austrumu pusē tā īsti nebūs daudz liecība par to, ka 4 kārtās būtu kaut kas iests drīzāk. Nu, teiksim, tā, ko mēs runājam par to pie broces, ja, tur, kur bija tās vairākās kārtas, tad tur varbūt ir šāds te paraugs, kad ir viens uz otru, bet tā pārsvarā tad ir tā viena vai maksimums 2 galvassagas viena uz otras. Un te savukārt es ieliku vienkārši paraudziņam. Šis ir no Parīzes modes žurnāliem 806. gada cepures, un šeit ir vēl tā kā pirmās gadsimta 19. gadsimta pirmās puses cepures modes izsakotas, un liela daļa no tām mums atsaucās arī tajās cepurēs, kādas mums ir jau pierasts, ka tās tomēr iedarās pie tautas tērpa. Tā kā kaut kādā brīdī kaut kāda daļa no tām mums jau ir pieņemta. Ja. Tā kā arī tās par absolūti kaut kādām vietējas izcelsmes modeļiem nevarētu nosaukt, protams. Un tad, piemēram, šeit mums ir tā cepurīte, kas ir gan Kurzemē, gan Zemgalē izmantot tas modelīts, kur uzzīmēts, un tad šie tili izšuvumi vai arī apakšā vēl tas caurvilktie. Kad būtībā jau, tas nekādā veidā neiedaras tajā mūsu izpratnē par tradicionālu latvisko vai tur zemnieku sētā austo. Ja? Tas ir šis te absolūti modes apģērbs, kas jau ir ienācis zemnieku mājās. Un ja šis ir nonācis līdz muzejam, tad mēs kā esam pieraduši domāt, tā tad muzejā viņš ir, un tā tad viņu lietot var. Bet pēkšņi kaut kāds tur papīra, bet to audumu puķu vainags nav nonācis, un tad mums tā kā liekas, ka bet tur par to tiešām var runāt. Un tāpēc tā klasiskā tā komplektācija, šeit vienīgais, ko es teiktu, protams, jostas tā kā nevajadzētu, bet viss pārējais jau tad atbilst. Mums ir lielie plecu lakati, mums ir galvas lakati vai tās dušcepures apsietās, vai mums ir tie rakstainie brunči. Un tās jau ir tās lietas, kas kaut cik iet kopā viena laika. Un šis arī ir no jūsu muzeja tieši, ir būtībā tā, ka tie senākie lakati ir tie necilākie, ka tādi tumšākos toņos un tādi melni brūni, gan pelēcīgi toņi, ka tie ir tie senākie. Un būtībā, ja gribās pie klasiskā tautas tērpa to lielo lakatu, tad būtu jāpērk nevis tā, kā man draudzene saka, es izgāju visu Brīvdabas muzeja gadu, pašu skaistāko nopirku sev. Es skatos, protams, ka viņš izskatās pēc mūsdienu ražojuma, tāda absolūti, ka tur no tās etnogrāfijas nekā nav. Bet, negribās jau nevienam ar šī tādu staigāt, bet ja mēs gribam autentiski, tad šis ir tas, ko vajadzētu likt. Un tad te ir vēl cepuri no muzeja krājuma, te viņi var redzēt tūmā, kā viņi ir, tātad gan vīriešu tās ziemas cepurs, gan tātad varētu būt arī sieviešu ziemas cepurs ar to kažokādas maliņu. Un te ir atkal, tās, ko es jau rādīju, tas slaids vai nekur jau brocem tādas ir, un tad vēl cauri visam tam 19. gadsimtam tādas ir, un vēl nonāk līdz muzejam. Šeit ir interesanta lieta, ka ir ādas bikses. Tātad, protams, sievietēm nespīd tādas ziemā valkāt, bet vīriešiem, piemēram, meža darbiem un tādām lietām ir tātad bijušas arī ādas bikses, ne tikai ādas kažoks un kažokādas tieši. Ja. Tā kā, būtībā ļoti, ļoti feina lieta, ja mēs tad pievelkam viņam vēl kažoku un pieliekam to ziemas cepuri un kājās petērnis, tad viņš noteikti šitāds arī ziemā var mežā braukt, vai ne? Tā kā tas atbilst vēsturiskajai patiesībai. Un te mums ir dažas tās ziemas apģērbu rekonstrukcijas. Viena ir tātad sieviešu kažociņš rekonstruēts, un otra ir mētelis, kur mēs varam paskatīties kādu. Jo būtībā tiem, kuriem tautas tērps ir vajadzīgs dažādās uzstāšanās reizēs, nav jau tā, ka vienmēr ir vasaras siltais laiks, vai ne? Mums ļoti bieži ir visādi tuntulēšanās gadījumi pāru, un tad ir jādomā, kādi tie risinājumi varētu būt, un tad šie arī ir tie risinājumi. Te mazliet par tiem vīriešu tērpiem, tātad, lai parādītu, kādas tās vestītes, kādi ir varianti un kādi ir tie. Šis tātad būtu žaketīti, ko mēs saucam tradicionāli par īsajiem svārkiem, un te mums ir pusgarie svārki un garie svārki jeb mētelis. Un par vestītēm tātad vēl gribu pateikt tikai to,
tūlīt. Jā, šeit mēs redzam divas no tiešām greznajām vestēm, ja? Jo nav daudz vīriešu vestes saglabājušās, bet tās, kas ir saglabājušās, tad ir vai no tādiem samērā vienkāršiem audumiem, bet šīs ir tiešām no grezniem, jo priekšā ir izmantot žakarta audumi. Un tas, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka tātad pie vīriešu vestēm mēs esam pieraduši, ka tās ir mums tas ārējais apģērba gabals, bet realitātē visām etnogrāfiskajām vestēm aizmugure ir no lina. Tātad odara ir no lina un arī aizmugure ir no lina. Un tas tikai vēl jo vairāk paskaidro to, ka nav tā veste ārējais apģērbs, ka viņa vienmēr ir bijusi apakšā zem kaut kā cita, ka redz tikai to grezno daļu. Un šeit ir tātad no Nacionāla vēstures muzeja krājuma vēlreiz pielikt, tātad te var redzēt, kāds tas lina mētelīts izskatās arī dzīvē. Tā ka, ja kāds nokļūst ekspozīcijā, tad šeit tas stils tieši ļoti labi apskatāms, tas, par ko es jau pieminēju. Pie mēteļa var vilkt gan garos svārkus, gan, kā jau mēs šeit redzam, arī var vilkt vīzes, bet tur, kur ir pamācības par tautstērpa valkāšanu, tur saka, ka, piemēram, pasteles vilkt nevajadzētu, bet realitātē bildēs tās pasteles ir, un vispār pamācībās ir pietiekoši daudz par to, ka ir jāvelk melnās ādas kurpes. Bet cik daudz mēs redzējām melnās ādas kurpes? Pavisam nedaudz, vai ne? Tā kā masu masās ir tās pasteles. Bet re, kur ir mētelis ar vīzēm. Nē, jā, ar tām melnajām lentēm. Jā. Bet lieta jau ir tāda, ka ir tas, ka mums ir stereotipi, pie kā mēs esam pieraduši, un kas mums liekas normāls un kas nē. Bet tas, kas mums liekas, tas nav vēl nekāds rādītājs. Tas, kas bija, tas ir rādītājs. Un, te mums viņš ir, vai ne? Labi, tūlīt būsim beiguši. Tātad te mums jau ir paši vecākie attēli, kas ir fotogrāfijas jau. Fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām. Un te mēs klasiskos uzvalciņus redzam vīriešiem, jau te ir tās vienkrāsainās. Tātad vai nu sievietei vienkrāsainā kostīma kleita vai vienkrāsainā jaka ar bruņčiem. Un vīrietim naģeni redzam ar visu spīdīgo nagu. Un šeit ir tāda interesanta lieta, kur ir 31. gadā tika uzņemta ne tikai slavenā filma Kāza Salsungāja, vai Dzimtene sauca, divi nosaukumi pazīstam, bet arī filma Kāzu Paražas Nīcā. Un tur piedalījās tātad nīcenieki savos tautas tērpos. Un tā interesantā lieta ir tā, ka tātad šie apģērbi bija saglabājušies, pievēršam uzmanību mākslīgajām puķēm divām meitām pie vainagiem. Ja? Redzam, ka tādas ir vēl ar vienu. Bet pieņem to, ka visi nīcenieki staigāja šādos tērpos līdz pat 31. gadam nevajadzētu, jo, piemēram, šeit ir 1893. gada fotogrāfija, cilvēki Nīcā, un te nevienam nav mugurā tautstērps. Tātad nav tā, ka visi to vien darīja, kā tautstērpā staigāja. Toties mēs redzam modes apģērbu, mēs redzam, piemēram, bērniem mazais puika, mazais jūrnieciņš, ja, tas ir klasika gadsimta mijā. Ja, un vēl, ko mēs redzam, pirmkārt, skaistās uzšuves 3 līnijas, ja, vēl ar vienu iziet cauri, vēl nescik gadu desmitus. Un savukārt meitenēm ir kaut kas tam līdzīgs, ko mēs varētu saukt par tā laika izpratnes tautastērpu, jo, kā mēs zinām, tātad 1873. gadā notika pirmie dziesmu svētki un 88. bija jau 3. Un tad beidzot sāka domāt par to, ka, bet mums pie tām mūsu dziesmām piederētos arī kaut kāds tradicionālais apģērbs. Un tad beidzot sāka domāt par to, kāds tas tradicionālais apģērbs varētu būt, un pirmie priekšstati par to tradicionālu apģērbu ir pilnīgs vācu grietiņas. Absolūti kaut kādi tādi bavārieši, ja, gandrīz vai, bet tādi stilizēti. Šeit ir vēl mazlietiņās no gadsimta mijas bildes, vienkārši, lai varētu redzēt, un vēl par tām jaukajām līnijām, kuras iet cauri uzvaras gājienā, līdz pat manā bērnībā vēl bija tādas uzšūtas uz kleitām. Vai ne? Tā kā, tas ir bijis ļoti populāri.
Nu, un tad šis jau ir milzīgs sasniegums, kad ap 1910. gadu lūk, tās rucavietas ir tajos savos īstajos tērpos. Bet savukārt, ja pieņemsim ir tās gadsimta mijas, tie daži kori, kas ir uz dziesmu svētkiem fotografēti, tad tur tiešām no tādas klasiskas tautas tērpa tur nav ne miņas. Un šeit arī vēl ir no tiem atdarinātajiem tērpiem, nu kādu sāka darināt 20. gadsimtā, tad tur vairāk ir fantāzijas un vairāk ir tā kā vēlēšanās parādīt savas rokdarba prasmes un daudzas tādas lietas nekā tiešām kaut kāds reāls tautas tērps, kāds viņš bija, jo mēs taču zīmējumos redzējām, kas bija mugurā, bet šeit ir atkal vēl pilnīgi jauna tradīcija kaut kāda izdomāta. Nu, un tad šeit ir tas, ko es dažreiz saku, te mēs beidzot varam piedzīvot tradīcijas rašanos. Jo tā, kas ir blakus šī dāma ar villaini, kurai ir tie lielie ugunskrusti, tā ir būtībā fiksēta tā laika lieta, kad ap to laiku izcēla tā saucamās, kas tagad rulē pa visu pasauli, latviešu zīmes. Un tad pirmo reizi izcēla šīs zīmes, palielināja un ielika apģērbā atsevišķi. Jo līdz tam laikam visur, kur mēs skatījāmies, visur cauri arheoloģijā, etnogrāfijā, jebkāda veida ornaments ir vai nu joslās, vai nu pat laukumos. Atsevišķas zīmes nekur nav. Un tātad 20. gadsimta 20. gadi ir tas brīdis, kad viņus izceļ ārā un noliek pa vienai. Un tāpēc, teiksim, ja mēs gribam pie mūsdienu tautas tērpa, tad izšūt atsevišķi kaut kādu tur lielu ugunskrustu vai tur jumi vai vēl kaut ko, tad mēs atgriežamies pie šī, ja. Tad mēs neatgriežamies pie tradīcijas, mēs atgriežamies pie šī tāda sava laika īpatnējā interpretācijas mēģinājumi. Ja. Un arī tie vainagi, kas tātad tajos laikos tie priekšstati par vainagiem bija tādi ļoti jau nezinoši, un tad viņus vairāk taisīja līdzīgus, kā tajā laikā bija modē vispār tie galvas apsēji, un tāpēc viņi bija uz pieres. Un tāpēc tas lielais sasniegums, kad jau aizbīdīja to vainagu pēc tam, ka viņš ir jāliek šeit, bet kā mēs redzējām bildēs, tā tad viņš ir vēl tālāk ļoti bieži bijis. Un tāpēc, kad 1938. gadā pēc visiem šiem brīnumiem no tiem muzeja krājumiem tika izveidotas tās tērpa komplektācijas, tajā brīdī tas jau bija kaut kāds tomēr progress. Tas taču bija sasniegums un tas bija sistēmas ieviešana un tā tālāk. Un, protams, ka tāpēc tajā laikā, tas ir labi, bet tagad ir pagājuši jau cik gadi, un tāpēc tagad ir vērts tomēr to pārvērtēt un skatīties pa jaunu. Interesēties pa jaunu, domāt pa jaunu un domāt ar savu galvu, nevis atsaukties uz 38. gada komplektējumu. Tā, ar to mēs arī šodien beidzam. Tā kā paldies par... Kā lūdzu? Drīkst jautāt? Protams, ka drīkst, jā. Lakatiņiem zem zodu sasietējiem nekur neparādās. Tā kā tradicionāli laukas ielas staigā. Jā, labs jautājums. Viņi parādās tad, kad ir 20. gadsimta fotogrāfijas. Tur es viņus redzu daudz un bieži. Jā, taisnība. Bet savukārt tajās 19. gadsimta zīmējumos, es nezinu, cik jūs viņus redzējāt, tā īpaši jau nē. Tātad pie brūtainiem viņi jau nedara nekā? Nē, pie brūtainiem... Vispār skaitās tā, ka tie graznie zīda lakati vai ļoti plānās vilnas lakati, ka tie ir pie svētdienas drēbēm, pie graznajiem apģērbiem. Un savukārt pie ikdienas tad būtu tie sasietie zem zodu. Tas, ko es tagad iedomājos, kur mēs viņu tomēr redzējām, tūlīt aizskriesim atpakaļ. Tās bija, tur tām divām meitām siena pļavā, ko Broci bija uzzīmējis, tām gan bija viņi gan nebija balti, viņi bija sarkani, vai tādi rozgani uzzīmēti. Bet tomēr tur bija tas sējums. Tā kā pilnībā teikt, ka viņa nav, arī nevarētu. Tūlīt būs. Rekur. Tā kā, rekur viņām ir. Acīm redzot, tas ir vairāk tāds tā kā ikdienas varbūt bijis. Skatieties zīmējumos.
visdrīzāk, ka visādi seji. Tur, piemēram, no Zemgales viņi ir rekonstruējuši tos sejumus visi dīvainākos. Tādus, ka, piemēram, tos galus, kas 3 stūris paliek, visu iesien iekšā un sanāk tāda tā kā micīte apsieta no lakata. Visādus tādus. Tā kā, zīmējumi ir tas, kur ir jāskatās. Teiksim, ko kāds kaut kur ir teicis, tas vēl ir mazsvarīgi, vai ne? Bet zīmējumos ir, tur ir tas, kas ir dokumentēts. Mēs varam pabraukt uz Viļaku. Uz kurien? Uz Viļaku? Šodien. Jā. Kas ir uz galvas? Es jau nevaru zināt, mēs jau visi varam skatīties un spriest. Tas, ko es esmu lasījusi, ir, ko citi ir izdomājuši. Un tad, piemēram, mūsu, manuprāt, etnogrāfis Mirdzas Slavas teiktais ir tāds, ka viņi saka, acīm redzot, tur ir šie baltie lakatiņi ar ieaustajām sarkanajām svītriņām, kas veido rūtas, ka tie ir tā virsējie lakatiņi. Bet kas ir apakšā? Mēs visi esam vienlīdz tiesīgi spriest par to, ko mēs redzam zīmējumā, vai ne? Es nezinu, no kā tie ir. Broce nav aprakstījis to. Tur jau tā lieta, ka viņi izskatās ļoti īpatnēji. Un katrā ziņā viņi nav tādi, kā mēs iedomātos no tiem, kas ir mums krājumā zināmi. Vai tur ir kaut kādas spalvas, vai tur ir kaut kādas puķes tādas, es nezinu. Ir tie 2 varianti, vai ne? Ir apaļās un ir tās, garenās, vai ne? Tā kā, gan tas var būt. Bet mēs visi esam tiesīgi spriest par to, ko mēs tur redzam. Un viss var būt. Vēl, piemēram, ko izmanto, ir arī tie krāsainās dzijas pušķīši, ko arī, piemēram, Broce raksta šur tur, ka viņi tiek izmantot. Varbūt, ka tur katra tā stiebra galā tāds kaut kāds tur. Mēs to nezinām, jo Broce nav to aprakstījis. Kā lūdzu? Tā kā tiem dažiem līgalvainīgiem. Varbūt. Bet parasti jau ir labi tad, kad viņš ir gan uzzīmējis, gan aprakstījis. Jo parasti ir tā, kad es skatos un tur ilgi pētu un tā, un es izlasu aprakstu un domāju, pat neiedomājos. Ka. Bet citreiz atkal ir tā kā diezgan skaidri redzams, visādi. Un tai vienai dāmai jau normāli kažo kādas apšūtā tā cepura, vai ne? Tā kā, tas jau daudz maz saprotams. Ļoti maz tās kurpes. Pagājuši gadu mēs vēl ar muzejā ar kolēģi, ar Ilzi Ziņģīti, etnogrāfijas nodaļas vadītāju, par to runājām. Kad es saku, es esmu izsēdējusies stundām ilgi pie zīmējumiem senajiem, un kad man liekas, ka ir 2 lietas, kuras mums ir nepamatoti tā kā noraidītas, un viens ir priekšauts, un otrs ir pastels. Un mēs tieši tā kā abas runājam par to, ka tā ir, un ka vajadzētu mēģināt to tā kā reanimēt, kad nav pamatoti to aizmirst, un ka būtībā tās melnās ādas kurpes visvairāk viņas iet kopā tad ar to, kas jau tā kā atgādina to pilsētas tipu apģērbu, ka tad viņas tiešām beidzot pārņem. Tad jau viņas ir vairāk pie goda apģērba nekā, pieņemsim, tur pastels vai kas. Tad pastels paliek par to ikdienas apavu. Tā. Labi, man laikam jāsaka jums paldies par izturību.